bet hokeja līgas sezona sākas šeit Mogo Ledus halē, tieši turpat, kur tā beidzās. Pavasarī ar pagājušās sezonas fināla atkārtojumu Mogo RSU sezonas atklāšanas mačā uzņem Zemgale LBTU. Tikai divus gūtus vārdus redzējām pērn atklāšanas spēlē Mogo apspēlēja Zemgale ar rezultātu 2-0. Nu, cerēsim, ka šoreiz būs rezultatīvāk spēle. Tagad Gins Mēja skaidriskajā mazākumā Mēja metiens kritienā. Nu, tur maksimāli, protams, centās viņam traucēt Brants. Mēja nomaina māli. Sarkans šeit labi izmet ripu. Dragons gan izēt tik līdz iespējai. Tagad saspēlēs Bičevskis ar Sotnieku. Sotnieku zilās līnijas nemet. Bičevskis metiens uz Olsāci. Pārējais Bičevskis tiek pie ripas. Saspēlēs ar Sarkani. Sarkanis atpakaļ Sotniekam. Saspēlēs Raisāri. Tālāk Bičevskis. Dragons metiens. Tiek pie atlākšās ripas, bet uz metienam vārtos netiek. Tomēr Mēja. Mēja nemet, nomāna. Bičevskis laba izspēle, bet tomēr ripa nenonāk līdz Sarkanim. Berghards labi nolasīja šo epizodu. Mēja noslēdz zonu. Viņš vēl projām ar ripu. Skaisti piespēle Sarkani, piespēle arī un uz Olsāci. Vēl viens somu spēlētāju. Tagad kļūda, bet metiens garām jau pustučiem vārtiem. Jā, nu šeit arī varēja būt pirmais vārdu gums sezonā. Spilgs gribēja strādāt Ozolniekos un līdz ar to pievienojās viņš Mogo komandai. Tagad Dragons piespēle metiens, atvair Ozols. Skaidrs, turnīra tabulā šeit punkts dod arī par pirmo spēli, bet negaidīsim arī uzreiz pašu labāko, pašu kvalitatīvāko sniegumu. Nu, gaidīsim gan gūtus vārdus, beidzot tagad metiens no zilās līnijas, bet ripa pie Aksela Ozola. Metiens no zilās līnijas atkal jau vārdsargs visu ļoti labi redz. Tur Ingus Ločmēls met. Bičevskis stājas iemetienā, viņš gan zaudē tā noturības zonā Sotnieks uz īstu metienu. Sotnieku. Tagad iespēja Motavu un viņš tiek kāvārds. Dragons to izdarīja. Un būs arī soda metiens. Henrijs Ančs ļoti spēcīgs bullīšos. Mots pret Anču. Un tomēr Ančs. Nevēlas teica spēcīgs bullīšos Henrijs Ančs. Pats arī bija klāt šajā mačā, tad pēc spēles runāja ar Māri Bičevski, kā tas notiek pasaules čempionātos. Nu šeit paskatīsimies, kā Zemgalē ies šajā uzbrukumā. Metiens arī sākumā neizdevās to notvērt Henrijam Ančam, bet beigās tā tiek piespiest. Bet, nu jā, pasaules čempionātā, ja tu runā ar spēlētāju, tas notiek migras zonā. Un Sotnieks uz zilās līnijas. Gaida partneris, kas arī dosies vārdu priekšā un arī nostājušies savās pozīcijās. Sotnieks arī neizdodas viņam piespēlēt un jau Roķis dodās uzbrukuma Smailē. Roķis piespēlē un ripas līdz garām vārtiem. Bieži negadās redzēt, kā abi komandu vārtu vīriem ir tādā krāsā ekipējums šeit. Lieliski nospēlē Aksels Ozols, glābi savu komandu. Jāsaka, pēc zemīšu metiena skaidriskajā vairākumā. Jā, nu, vienīgais diezgan liels zaudējums noteikti Daniels Fursa. Komandas kapteinis ir devies Kijevas Capitals. Skaidriskais vairākums un Zemgale izvirzās vadībā sezonas atklāšanas mačā. Ja nepieciešams Mogo atspēlēties. Tagad kārāš uzbrukums Smailē. Ančatsi. Savā laikā kotējies pat gan augstu, jo bijis ir Hamenlīnas HPK U20 komandas kapteinis, tāpat arī ir spēlējis Somijas U17 izlasē. Rikārds Pārēns parūpējis par otriem gūtiem vārtiem. Arī laukumā viņam patīk parunāt ar pretiniekiem un arī likt pretiniekiem publikot tos aizsargstības. Jā, tas noteikti šajā sezonā mēs to redzēsim gan daudz. Tagad Berghards atkārtos 3-0. Ričards Berghards arī gūst vārdus. Nebūs pārmetiens, līnija tiesnes fiksē. Kā spēlētāji bija cīņā par ripu. Neprecīzi piespēles Sprukts un gan izmantoja šo dāvanu. Ir gan dāvināto. Želubovs piebremzē. Izdevies atgriezties uzbrukuma zonā laukuma saimniekiem. Bērziņš uz zilās līnijas. Metiens un uz Olsāci.
Gribētu tos uzzināt. Tagad spēles beigās šie divi aizsargi vispār nenoiet no lauka. Interesanti paskatīties. Tagad Dragons metiens bloķēts. Marens ripas ceļā. Kapteiņa cienīga spēle arī aizsardzībā. Marens. Arī viņš man garām tukšiem vārtiem. Sarkanis. Tagad ar ripu. Metiens. Un Ozols! Kāda ripa nenonāca vārtos. Akstals Ozols. Vēl 5 sekundes nedabū ripu arī tagad ārā no zonas Jelgavnieki. Metiens iespēja. Metiens Ozols atvēlā pēdējais metienu. 3-0. Zemgale jauno sezonu